Tātad, lai kļūtu par prokuroru, personā jābūt vismaz 25 gadiem, pabeigtam maģistra grādam jurisprudencē, jābūt pilsonim, un viņš nedrīkst būt sodīts. Pēc tam viņam ir jānokārto iestāja eksāmens prokuratūrā. Ja viņš ir iepriekš strādājis policijā vai prokuratūrā juridiskā amatā, tad viņš var būt atbrīvots no šī iestāja eksāmena, ja viņš ir saņēmis virsprokurora rekomendāciju. Pēc tam vēlāk viņam ir jāaiziet 6 mēnešu apmācības prokuratūrā, kuras ir apmaksātas, un beigās jānokārto gala eksāmens. Prokurora darbības pamatprincipi ir likumība un neatkarība. Tas nozīmē to, ka prokurori vadās tikai pēc likuma un savas pārliecības, kā šis likums būtu pareizi jāpiemēro, un otrs, viņi savā darbā ir neatkarīgi. Tas nozīmē, nevar atnākt neviena persona no malas, pat lai tas būtu prezidents vai ministrs, un nevar teikt prokuroram, tev ir jādara tā un tā. Manuprāt, prokurora darbā ir ļoti daudz bonusu. Pirmkārtām, tā ir ļoti laba alga, sākot no 2500 eiro uz rokas mēnesī. Tāpat prokuroram ir veselības apdrošināšana, tāpat prokuroram ir plašas apmaksātas mācību iespējas gan šeit Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Tāpat prokuroram ir garāks atvaļinājums. Prokuroram ir 5 nedēļu apmaksāts atvaļinājums. Turklāt par katriem 5 gadiem nostrādātiem nāk klāt vēl 3 dienas. Un tāpat prokuroram ir iespēja ātrāk doties pensijā jau no 50 gadiem. Prokurora amatam nav noteikts termiņš, vienīgais ir vecuma ierobežojums, proti 65 gadi. Termiņi ir tikai vadītājiem, proti prokuratūrā, ja prokurors ieņem jau vadītāja amatu, tad vienā amatā viņš drīkst strādāt ilgāk kā 10 gadus. Prokurori arī, tāpat kā visas pārējās personas, ir cilvēki, un visi cilvēki ik pa laikam kļūdās. Vienlaikus prokurora darbā ir noteikts tā, ka prokurora lēmumu var pārsūdzēt citiem prokuroriem vai tiesnešiem, kas pēc tam pārbauda, vai tas prokurora lēmums bija pamatots. Līdz ar to pat, ja kāds prokurors ir kļūdījies, pēc tam citas personas šo kļūdu var pārskatīt un izlabot. Vienlaikus, protams, ir situācijas, kad šo kļūdu varbūt konstatē pēc ilgāka laika, un tad ir paredzēts to, ka cietušajiem izmaksā dažāda veida kompensācijas.